Gan Jāņa Endzeliņa Kauguru pamatskola, gan arī Trikātas pamatskola jau pašas par sevi atrodas vēsturiskās ēkās, taču izglītības pirmsākumi novadā rodami jau 17. gadsimtā, kad daudzviet dibinātas pirmās draudzes skolas. Izglītībai Beverīnas novadā aizvien ir ļoti liela nozīme, jo no pašvaldības budžeta šai jomai tiek atvēlēta lauvas tiesa. Par pašvaldības līdzekļiem abās novada pamatskolās bērniem ir iespēja apgūt arī novada mācību. Ir gan stundas, gan mēs ejam tepat uz cik tālu, tādas tuvās ekskursijas. Šeit uz Kapiem mēs braucam uz Kauguru nemiernieku pieminekli. Mēs esam braukuši uz Pekas kalnu, un pagājuši gadu, kad vajadzēja tikties Trikātā, mēs apvienojam šo izbraucienu, apskatoties gan Trikātu, Tālvašu pieminekli, Atpiļu upurozolu, tā kā bērniem tās iespējas ir dažādas. Ideja, ka Beverīnas novada bērniem vajadzētu apgūt savu novada vēsturi, pieder bijušajam novada domas izpildu direktoram Sandrim Prālēnam. Reti kurš Latvijas novads var lepoties ar tik senu un notikumiem bagātu vēsturi, tāpēc par to ir jāstāst arī jaunajai paaudzei, lai bērni izjūtu piederību šai vietai. Mācoties, mēs dažreiz zinām, ka viņi ikdienā paiet daudzām lietām, kas it kā pašsaprotams, un kad sāk runāt, viņi ļoti maz par to zina. Un šeit ir iespēja dažādā veidā viņiem to apgūt. Metodas, kā izzināt savu novadu, ir visdažādākās. Arī Trikātas skolas bērni novada mācības laikā apmeklējuši nozīmīgākās un ievērojamākās pagasta vietas. Bērniem vajag atraktīvi stāstīt, rādīt arī, lai viņi tam notic un saprot. Metodas ir dažādas. Tie ir pirmkārt pārgājieni, ejam uz Pilskalnu, baznīcu, ir bijis nakts pārgājiens uz Jēņu kalnu ar šausmu elementiem, un tas bērniem paliek visvairāk atmiņā. Novada mācības laikā bērni arī uzzina par novadniekiem, kas ar saviem darbiem dzimtās vietas vārdu nesuši plašumā. Piemēram, Trikāta lepojas ar vairākiem ģenerāļiem un Lačplēša ordeņa kavalieriem. Jau 20 gadus ejam lāpu gājienā pie šiem kavalieriem un arī pie viena apmeklējam bijušā draudzes skolas skolotāja Jēkaba Mūrnieka kapa vietu, jo tieši viņš ar savu skolotāju personību mudināja šos mazos zēnus iegūt tālāk militāru izglītību. Paši bērni stāsta, ka tieši pārgājieni uz dažādām nozīmīgām vietām vislabāk ļāvuši izprast novada vēsturi. Pilskalnā. Kāpēc? Tāpēc, ka skolotāja Inga stāstīja par vēsturi, un man ļoti patika. Man patika tas izbraukums, kurā mēs bijām uz Kauguru nemiernieku pieminekli Valmierā. Mēs tur sakopām, nolikām puķus un tā. Un patīk arī Lačplēša dienā mēs ejam uz Kapiem, lāpu gājieniem, tas ir ļoti interesanti. Vairāki Beverīnas novada skolu absolventi savu dzimto pagastu vēsturi pēta arī turpinot mācības vidusskolās. Tādējādi arī citu skolu audzēkņus un pasniedzējus iepazīstinot ar Beverīnas novada bagāto vēsturi.